Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Labrīt, labdien, labvakar, dārgie klausītāji! Pirms mēs sākam mūsu šīs dienas sēriju, vēlos atgādināt, vai varbūt kādam no jums tas ir jaunums, ka mūsu mājaslapa, mūsu raidījuma mājaslapa ir sākusi darboties. Šīs sērijas aprakstā var atrast mūsu mājaslapas adresi, un pašā mājaslapā var atrast gan iespēju mums uzrakstīt vēstuli ar savu jautājumu, ieteikumu vai komentāru, gan visas mūsu raidījuma sērijas viegli ērti noklausīties, es teiktu pat ērtāk nekā Facebookā vai YouTube'ā klausīties. Un tiem klausītājiem, kur vēlas atbalstīt mūsu raidījumu ar ziedojumu, arī tiem ir speciāla sadaļa. Laipni lūgti mūsu mājaslapā un sākam raidījumu. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Tā, dārgie klausītāji, mums ir paskrējusi, aizpūtusies vesela nedēļa kopš pagājušā raidījuma. Ja tā apsēžās pie lapas un padomā, ko mēs te tā varētu tādu atcerēties, kas ir bijis, izņemot to, ka bija liels vējš un sākās karš vēl viens. Abām šīm lietām mēs raidījumā parunāsim. Vispirms meklējam, ķeram, grābjam ar vēju aizpūstos provinces intelektuāļus. Sveiks, Mārci! Sveiks! Sveiki, viss ir kārtībā. Vējš drusku atkal pieņemās, bet ir tik patīkami sēdēt istabā plīcais sienas, kurās un klusum, urrā. Un tas būtu tik idilliski, ja nebūtu jāsāk tagad atkal kaut ko te darboties, bet neko nevar darīt. Pagājušās nedēļas beigas atsauca atmiņā to pašu sajūtu, kāda mums bija pagājušā gada februārī, kad mēs vienā rītā pamodāmies un izdzirdējām, ka ir sācies karš. Nerunāt un nedomāt par karu šobrīd, diemžēl, nav iespējams. Tad aizvakar gāja vaļā Izrēlā. Sestdien, lai klausītājiem ērtāk. Jā, pilnīgi skaidrs, ka mēs te nemēģināsim būt kaut kādi militārie vai kara eksperti. Bet kaut kāds pārdoms mums par to ir, un varbūt, Dzintri, kā tu jūties aizvakar, kā tu jūties šodien, un ko tu domā darīt? Kartupeļu pagrabs jāpārbauda, vai viņš kā slēptuve ir pietiekami drošs, un kur likt tos stroķus, ko vajadzēs iegādāties, kad katram būs tur, sekojot Andras Prūda aizsardzības ministra norādēm, rūpīgi domāt par sevis aizsargāšanu. Ja nopietnāk, es sekoju visā tajā interneta vidē, ko mēs te redzam, un tad es biju diezgan pārsteigts, cik tomēr ārkārtīgi daudz Hamas atbalstītāji ir Kanādā, Zviedrijā, Vācijā, kur visur kaut kādas baigās atbalsta demonstrācijas. Var jau pieņemt, ka kāds no tiem video ir kaut kāds feikais, bet nevar jau būt tā, ka visi ir feiki. Un tad es pamanīju, man ir tagad pat bailes trusiņi iznāk, ka es tā kā pat progresīvo pusē, jo Andras Prūda slavenais tāds jau tagad sociālajos tīklos teiciens, kur viņš tur raksta, konflikts Izrēlā pierāda, ka valsts aizsardzība ir visas sabiedrības un institūcija kopīga atbildība, sabiedrības noturības un valsts izdzīvot spējas. Priekšnoteikums ir rīcības, gatavības kultūra, to es nesaprotu, bet labi. Un tās manis nesaprastās gatavības kultūras attīstīšanā izšķiroši ir pašiniciatīva un pašorganizēšanās. Vienvārds sakot, pašiem ir jāpērk cirvis mazākais. Latvija jāturpina aktīvi ieviest visaptverošu valsts aizsardzību, kur ik viens loceklis un ik viena struktūra skaidrs zina, kā rīkoties krīzes situācijā. Tā. Un tad viņam tur pārmeta un droši vien pamatot kaut kādas neveiklības. Tur bija par to, kas tad ir, vai tā mums vispār nekāda armija nav, ka tad pašiem viss ir jādara.
Es domāju, ka kungs laikam tā kā naivi bija domājis, ka gan. Un tad tas jautājums ir, ka no vienas puses jā, ka pašiem arī vajadzētu šajā brīdī kaut ko domāt un darīt. Nu, tad parādījās tas jautājums vēl vai ne par iespējamu ieroču, un tad jautājums kādu. Legalizēšanu, jā, cilvēku pašu lietošanā nodot. Tas mani vedināja uz pārdomām, ko tad Sprūts ar to ir teicis, un vai tas teikums ir tikai tā viens no daudzajiem, vai tas ir tikai vienkārši kaut kāda frāze, kas uz ātro savārstīta, vai tam varētu sekot tad kaut kāds plāns šajos apstākļos, un otrs ir tas, ko es domāju, ja reiz es ticu pie vārda. Es domāju, ka mēneša laikā Izraela sasitīs šos slepkavus lupat lēvaros. Man tā šķiet. Protams, ka konflikts, kā to sauc, pūžņojošā formā vai kādā tur turpināsies tālu, un kas arī ir būtiski, ka Ukraina iegūs gan tagad vienu nozīmīgu un niknu atbalstītāju. Izraels valsts personā var būt droši vien loģiski netik daudz ieroču, kaut kādu piegāžu līmenī, bet izlūkošanas informācijas līmenī, kas Izrēlē noteikti ir labi. Bet, protams, tur atkal paliek neatbildētais jautājums, kā tad tā slavenais Mossats ir nogulējis šādu te nāvīgu asiņainu iebrukumu. Bet jā, es domāju, ka tas būs sasists un drīz vien, es domāju, šie uzbrucēji. Un drīz vien mēs dzirdēsim žēlabs, ka tik traki jau nevajag izraēliešiem rīkoties un ka vajag tā kā mierīgi un tā. Bet, manuprāt, dod Dievs, ka mēneša laikā tas viss tiks atrisināts. Un vēl viens, protams, ko es neizklāstīšu, tas ir tas, cik ārkārtīgi sarežģīti ir šī arābu pasaule, ticības un citos aspektos un cik daudz šķautņaini. Es baigi nopietni sāku runāt, tā kā es tad nerunāšu tad vairāk. Ne. Ko tad mēs citu varam darīt, kā šobrīd tādas pārdomas izteikt? Jo, godīgi sakot, Sprūda teksts jau var bija apmēram tāpat. Viņš tā kā tu apsēdās, kaut ko parunāju. Ne ar ko jau ne tas sākās, ne beidzās, ja, ne ar ko konkrēti. Diemžēl. Tā bija vienkārši tāda pamuldēšana, vai tam kaut kas sekos. 80% ka nesekos, bet 20% jau vēl ir. Es varu izteikt tikai abrīnu par Dzintra optimismu. Viņš vispār ir abrīnojami pozitīvs cilvēks. Un tajā brīdī, ka mūs visus sasēdinās cietumā, Dzintra pirmo izlaidīs, acīm redzot. Konformists. Ka viņš pozitīvi saredz Sprūda caurējā tur kaut kādu programmātismu. Okay. Ir cilvēki ar pozitīvu skatu uz dzīvi, un Dzintrs ir mūsu vidū. Dažādība ir vajadzīga, dažādība. Jā, tieši tā. Bet man šķiet svarīgi daži momenti, kurus varētu tajā dzeltenajā presē to rakstīt, ko ārsti jums nestāsta, ko televīzija jums nestāsta. Proti, es gribētu parunāt nevis par to, kas notiek tur, bet par to, kas attiec tieši uz mums. Daži secinājumi par mums. Nevis attīstīt kaut kādu kārtējo teoriju par to, kas ir tur. Kas ir mums šeit? Ir dažas vienkārši satriecošas līdzības, ko ārsti jums nestāsta, ko televīzija jums nestāsta. Tātad, neviens pie puslīdz saprāta esošs cilvēks neapstrīdēs, ka tas, kas ir noticis sestdien, ir drausmīgs caurkritiens visai Izraēlas aizsardzības sistēmai. Bet ir nepārprotams skaidrs, ka viena no problēmām nāk tai skaitā no tā, ka šobrīd Izraēlas valdībā cits starpā ir klauni ministru amatos un oficiāli dienestam nederīgi, tā tad nepieskaitāmi indivīdi. Viņi tur ir valdībā. Šobrīd Izrēlā. Un iemesls, kādēļ viņi tur ir politiskā krīze, kura ir saistīta ar pretrunīgu reformu, un šīs reformas atbalstam tika sastutēta ļoti
raiba koalīcija, un starp visu citu ir 2 ministri, kuri viens ir Nacionālās drošības ministrs, viņu sauc Itamars Ben-Gvirs, kurš ir pa labējo, to vairs ne, tur aiz labās puses ekstra labā kaut kāda, kas raksturīgi Izrēlā ir obligātais valsts dienests, armijā jāiet ir. 18 gadu vecumā tika atzīts, ka viņš nevar iet, jo viņš ir tik ļoti galvā drātēts labējais, ka viņu nevar armijā ņemt. Un šobrīd viņš ir Izraels drošības ministrs, kurš ir priekšnieks pār armiju, pār Mosadu un pār speciāli tam izveidotu pūļu apspiešanas policijai. Tas viss ir viņa pārvaldībā. Viņš ir Netanjahu valdības nacionālās drošības ministrs. Pievēršu uzmanību šai līdzībai. Valdībā ir klauni un neprāši, jo to vajag vienam nopietnam politiķim, senam politiskam līderim, Netanjahu. Kāpēc viņam to vajag? Viņš negrib iet cietumā. Jo pret viņu ir 2, 3, 4 tur krimināllietas. Nav svarīgi. Pamatots, nepamatots, tā nav tēma. Mēs neapspriežam šeit Izraelu. Mēs apspriežam Latviju. Vai jūs dzirdat analoģiju? Lai kāds politikas vecmeistars neiet cietumā, tiek izveidota valdība no klauniem un kretīniem. Neesat to dzirdējuši? Jā, nē, varbūt. Dzintri, vai tu, Dzintri, domājot par mūsu valdību pēkšņi šādā situācijā, kādā izrādījās Izraēla, ko tu varētu sagaidīt no valdības? Nē, nu, var jau būt pašos trakākajos apstākļos, pat visbriesmīgākās valdības sāk darboties diezgan, bet tad jābūt ļoti smagiem apstākļiem. Ja? Pašas trakākās valdības sāk darboties apbrīnojami, nu, teiksim tā, vai nu saskaņoti vai jēdzīgi. Drusku tas bija redzams Ukrainas kara sākumā. Lielākā mērā tas bija redzams tais trakajos gados, kad bija 80. beigas, kad vēl bija Latvijas PSR beigas. Un pati pirmā mūsu valdība, kad neviens nezināja īsti, ko darīt, un vispār bija baigies sūdi. Tad arī vistrakākās un stulbākās valdības sāk darboties diezgan racionāli. Nākošais punkts, kas attiecas uz mums, ir milzu līdzība vārdlietojumos starp Krievu propagandu un pašreizējo valdību un Latvijas Radio 1. Jā, Dzintri. Latvijas Radio 1, kurš regulāri uzstājas kā Krievu ārlietu ministrijas retranslators. Cits starpā tā diskusija par Latvijas Radio 4 aizliekšanu ir vēl nesvarīga. Latvijas Radio 4 iespējas uz sabiedrību ir 0. Neviens viņus neklausās. Viņu vienīgā jēga ir maksāt algu tur tiem parazītiem. Bet Latvijas Radio 1 cilvēku klausās, un tur ir lībietis, kurš runā par kaujiniekiem un ieliek to rakstu LSM. Tātad kaujinieki, nevis teroristi, noziedznieki, slepkavs un izvarotāji, kuri apšauj cilvēku 10 koncertā un viens sievietes līķi pliku vēl velk pa ielām tur. Tie lībietim ir kaujinieki. Nerunājot par Sprūdu, kurš pilnīgi 1-1 kopē Lavrova tekstu. Ziniet, viņiem tur ir konflikts. Tieši tāpat kā Ukrainā Lavrova vārdiem ir konflikts. Nevis karš, kurā slepkavo, izkropļo, izvaro, spīdzina. To dara Krievi, to dara Hamas, un Sprūds to sauc par konfliktu. Un lībietis saka, ka tie ir kaujinieki. Bet viņam bija komentārs, viņš ir tagad ziņdienestu vadītājs. Jā, LSMā. Tagad, jā, kaut kā. Svētdienas vakarā LSMā lībieša parakstīts komentārs bija, kurā tie bija nosaukti par kaujiniekiem. Nākošā atkāpe. Tā ir nedaudz atkāpe socioloģiska, bet attiecas uz Latviju. Līdzjūtība pret tiem, kas aiz žoga neglābs no vardarbības, no žoga tās puses. Tās briesmīgākās slepkavības notika Dienvidu Izraēlas kibucos. Tie kibuci ir kopsaimniecības. Savā ziņā
tāds perverss krustojums starp cionismu un sociālismu krustojums. Un atšķirībā no tām teritorijām, kas ir Palestīnas pašvaldības pārvaldībā, kurā tiek būvētas ebreju apmetnes, faktiski ciemi un pilsētas, to apmetņu iedzīvotāji balso par Netanjahu un tālāk labējiem spektrā. Tie, kas dzīvo tajos kibucos Dienvidu Izrēlā, lielākoties balso pa kreisajiem. Un viņu pozīcija ir divu valstu risinājums. Palestīniešiem nav māju, mums viņiem visādi jāpalīdz, un mēs viņiem visādi palīdzēsim. Un tieši šo kibucu iedzīvotāji cieta visdrausmīgākos, viszveriskākos uzbrukums pagājušā sestdienas rītā. Tas ir tas, ka jūs atbalstat palestīniešus, jūs neglāb no palestīniešu zverībām. Es runāju par Latviju. Dārgie krievmīļi, jūs stāvēsiet turpat grāvju malā, kad Krievi atnāks. Es gribēju teikt, ka man vēl vairāk noskaidrojas jautājums par migrantiem. Nelaist iekšā nekādā gadījumā ar pipkām, asaru gāzēm un visļaunākā gadījumā ar šaušanu. Šis te notikums un ļaudis, kas tur Kanādā un kur tika visur, ne Vācijā un dažādās jaukās valstīs, braukā ar Palestīnas karogu brīdī, kad mēs redzam... Un priecājas! Jā, protams, ka priecājas. Priecājas! Ja mēs redzam, kur sievietes ar asiņainām biksēm velk pa ielu aiz kājām, ja? Tad man tas vēl vienreiz nostiprina. Un viņi priecājas. Tā sieviete, kur nogalināja tajā mūzikas festivālā tur kibucā un kuras līķi pa Hamas teritorijām vazēja apkārt un par ko priecājas cilvēku 10 000 cilvēku priecājas. Tā sieviete ir Vācijas pilsoni. Un Vācijas kanclers Šolts savā uzstāšanās reizē runā par konfliktu, ko vajadzētu tā kā izbeigt. Smerdeļi, kas bērni, sociālistu mājas. Tas, ko rāda pērnās sestdienas notikumi, ir tas, ka arī miljardus izmaksājis žoks nepasargās, ja šo žogu neapsargās cilvēki. Žoks pats par sevi neko nedara. Žoks ir instruments. Tas nepasargā no koordinēta militāra uzbrukuma, ja tur nav pretī cilvēku. Cits starpā tomēr viens moments, ko es neredzēju Latvijas televīzijā, es redzēju to šķiet, ka Franču TV 24, kur bija liecība no viena kibuca iekšpuses. Jo kibucam apkārt ir žoks. Ne kaut kāds drausmīgais, bet tomēr žoks. Un kibuciem ir apsardzi. Un tur bija apsardzi, piebrauc tie Hamas bandīti ar 2 vai 3 džipiem un sākās apšaubi. Apšauda ar ko? Ne jau ar Izraēlas armiju, ar tā kibuca apsardzi. Kas ir apsardzi? Un tie 3-4 cilvēki, kuri ir maiņa tajā brīdī. Viņiem ir visticamāk ir bruņuvestis un ir ieroči, armijas tipa ieroči. Iestājās apšaude, visi 4 no viņiem ir tikuši ievainoti, bet visi ir palikuši dzīvi. Un šie te bandžugāni sajutuši, ka šauj pretī, viņi aizbrauc uz nākošo kibucu. Un visas tās slepkavības izdarīja tur. Šis ir secinājums nevis par Izraēlas drošības sistēmu. Es atkārtoju vēl vienreiz. Šeit ir jāizdara secinājumi pār Latvijas drošības sistēmu. Ļoti svarīgi secinājumi. Un no tā nākošā tēma ir civiliedzīvotāju apmācību un apbruņošanu. Un tas, ko Dzintris jau aizskāra, es pieņemu, mans viedoklis atšķirs gan no Twitter burbuļiem un no mūsu raidījuma dalībniekiem. Es drīkstētu 3 nobeigumam vienkārši 3 lozungus uzsaukt. Apmācība no 1. klases nevis par to,
cik gadu vecumu tu drīkst iet kastrēties, ar ko šobrīd nodarbojas neliešu banda izglītības ministriju pārņēmusī. Bet jāapmāca ir dronu vadībā no bērna vecuma. Ieroči tikai caur zemesardzi. Civili iedzīvotāju apbruņošana tikai caur zemesardzes mehānismiem. Tikai. Un visu naudu zemesardzē. Visu naudu, kuru var saskrāpēt ārpus tiešās nepieciešamības zemesardzē, apmācībai un vingrinājumiem ar ieročiem, kurus iegūt tikai caur zemesardzi. Vai zemesargi šobrīd drīkst ieročus glabāt mājās? Tas Jurkam jautājums. Drīkst. Man liekas, ka nedrīkst, ne? Drīkst glabāt mājās, ir ļoti sarežģītā un piņķerīga sistēma. Es negribu iedziļināties detaļās, jo mums tiešām būs atsevišķi raidījums par ieročiem mājās. Mēs jau esam mūsu raidījumā runājuši par medniekiem, par cilvēkiem, kuriem jau ir ieroči, un runāsim vēl par to, kur Mārča lozungā ieroči tikai caur zemesargiem, kur ir šaurās vietas, pa kurām ir jādomā un jāstrādā. Mums būs par to. Mums jau ir ierakstīti materiāli. Mēs aicināsim speciālā raidījumā cilvēkus, kuri ir ar šo tēmu strādā. Tā kā šo tēmu mēs noteikti turpināsim vēl. Zintri? Vēl viena lieta, bet tad tajā specraidījumā mēs to skatīsimies arī. Pagaidi, es vairs neko vispār nedrīkstu. Zemesardzē cilvēks, kuriem pār 60 neņem, un nekādas stroķis nevar dabūt. Tā vienīgi es varu uz Rīgas Tallinas šosejas skaitīt automobīļus un nodot ziņas valsts drošības dienestam. Principā šie cilvēki ir apdalīti. Jā, es esmu par apdalīšanu. Lūk. Es esmu jo mūsu sabiedrība nav gatava. Es esmu par, tas ir tas, ko es teicu. Jo tā sabiedrības vecākā daļa drīzāk ir gatava kā jauni zaļi sprukstiņi, kas vēl, kam nav dzīves vērtības sistēma nostabilizējusies. Man tā šķiet. Jauniem sprukstiņiem ir jāaiziet apmācība, jāaiziet viss tas, kas jāaiziet. Tādiem cilvēkiem kā man ieroči nedrīkst dot. Caur zemesardzi tur tā lieta iet. Tas ir ierocis bez apmācības, ir kaitīgs. Ir jābūt apmācībai, jābūt sistēmai. Viena lieta, ko varētu iemācīties, kā lai saka, tagad var atskanēt tāds kapitulantisks balsis. Ja jau Mossads nogulēja, tad ko mēs varam gaidīt no valsts drošības dienesta Latvijā? Vai neko, tur taču ir pilnīgi idioti. Bet tad ir tālāk, ko tam mēs viņus izdzināsim un slēgsim valsts drošības dienestu? Vai ar kaut ko nezināmu nomainīsim? Tas ir tas pats, ko jūs man oponējāt, ka es teicu, ka vajag tos krievalodas raidījumus, kas zvetē pa krieviem, nav jau kas raid. Nav jau ar ko nomainīt. Varbūt, ka šis tos pašus nabadzīņus, dažus ideālistus, tai mūsu nabaga VDD tur tomēr sapurinās. Un otrs, vismaz tik daudz varētu izdarīt, ka paskatīties, kas tur ar to droši katru valsts aizsardzības mācību vai kas skolā tā kā plānojās, tā kā neplānojās un ir pieklususi. Tad, un varbūt tas arī mūsu darbs paskatīties, tad tā ir iekļauta mācību programmās vai nav? Par Mossad gatavību un kā tas notika, es jau šodien mūsu faniem Twitterī parādīju, un es atļaušos no sevis vēl voluntāri mūsu raidījumu aprakstā ielikt linku uz vienu podcastu angļu valodā, kurā var dzirdēt pašu izraēliešu ekspertus runājot par šo visu. Ja kāds vēlās tiešām saprast, kas šobrīd notiek Izraēlā, tad tur ir vēl viens viedoklis. Tiem cilvēkiem, kur Twitterī prasa, izstāstiet man vienkārši, kas tur ir, kas tur notiek, tas nav vienkārši tāds. Izraēlas un arābu konflikts ir kaut kas tik sarežģīts vēsturiski un šobrīd, ka to vienkārši Twitterī izstāstīt, kas tur notiek, tas nav iespējams. Un es gribētu tomēr to atkārtot vienu akcentiņu. Viss mans prātojums bija nevis par to, kas ir noticis sestdien, un to, kas, Jēzus, kas vēl notiks tagad tuvākajā laikā, ne par ģeopolitiku. Mans iebrēciens bija par mums, kas attiecas uz mums un ko dakteri jums nestāst. Par mums. Mēs gaidām arī tavu zvanu. Ja ir kas sakāms, zvani mums, sūti balss ziņu, raksti WhatsApp vai SMS.
234 77 667. Pagājušās nedēļas lielais vējš būtu bijis galvenā ziņa, ja nebūtu bijis tas drausmīgais karš. Bet vējš bija liels, vējš bija vairākas dienas, vējš bija aizpūtis uz vairākām dienām mūsu visu ministrus. Karš sācies, nav nekur atrodams sprūts, nav tāda kariņa, tāda ārlietu ministra mums, un tur čakšai visu ministriju sausu izpūtis, visi darbinieki vien pati palikusi, var sagot vējš briesmīgs un lauzis kokus un aizpūtis mūsu valdīšanu, bet ir viens vīrs mūsu valdībā, kurš tomēr bija pieķēries pie kaut kādas tenderes tajā vējā un bija izpildījis kaut kādas aktivitātes un kustības. Dzintri, tu pamanīji, ko mazais Mikiņš atkal tur bija sastrādājis? Mazais Mikiņš darbojās aktīvi. Starp citu, vētras laikā man bija, mēs ar grupu entuziastiem atkal bijām pārgājienā gar jūras krastu. Un tad es aicinātu kādreiz, tas gan ir tā kā uzmanīgi jādara, iziet tādā vētrā jūras krastā. Tas, protams, ir vienreizējs baudījums un rudzenes depresiju aizcen. Un pēlpot nevar, tāpēc, ka nevar izelpot, jo vējš pūš gaisu apakaļ degunā. Gandrīz vai tā apmēram. Tas bija labs baudījums un vēl bija baudījums. Divas lietas. Atkal man pārmetīs tādu, kā viņi sauc, samiernieciskumu, optimismu, bet, sadals tīkls mūsu galā darbojās tīri neko. Man elektrības nebija apmēram pusstundu. Pašā jūras krastā, kur vadi, tiesa gan pie mums diezgan daudz zemē saraka kabeļi, bet tikai pusstundu, ko es dzirdu, ka pat dienām nav bijis, un visu laiku man nāca tās īstiņas, ka tagad nav, bet tagad būs, un tagad jau ir, un tiešām bija. Tā kā, bet, Dzintri, tu tām izņām uzmanīgi, tu skaties, ja tur tas sadals tīkli tev prasa ievadīt bankas kontu, tad tu tā uzmanīgi. jā, klausietāji, šito es esmu panājusi cilvēks, man pareizi, ka tu atgādināji, tā jāuzmanās ir, bet vēl, ne tā bija bijis, ne tā nebija bijis, ka Kaspars Briškens, satiksmes ministrs, viņš aktīvs ļoti ir. Un viņš arī pa vētru tagad ziņojumu pa vilcieniem. Kā zināms, elektrovilcieni zināmo apstākļu dēļ kavēja un apstājās pavisam, un tad laikam īsti nebija noorganizēts nekāds autobuss, kas viņus varētu no tās stacijas vai meža izvest, un tad viņi arī laikam kūlās kā paši prastami, bet par laimi viss beidzās bez upuriem, un radi un paziņas atbrauc pakaļ ar automobīļiem. Briškens svētdien 9. oktobrī tūlīt nacīgi rakstā: vētras nodarīto postījumu dēļ vakar šodien nopietni traucējumi vilcienu satiksmē. Notiek darbs pie seku likvidācijas, lai tuvāko stundu laikā atjaunot reisus. Paldies pasažieru radiniekiem un draugiem, kas palīdzēja, kas brauc un palīdzēja nogādāt mājās visus pasažierus. Paldies pasažieru vilcienu darbiniekiem, kas palīdzēja šo operatīvi koordinēt. Es nezinu, kā tas īsti ir, bet kaut ko tur koordinē. Tur sataisīja. Jā, vai arī brauciet vilcienam pie pakaļas, vai brauciet pie priekšas, kur tur piekļūt. Kaut kā tā. Bet labāk, Briškens Mikiņš ir progresējis, jo viņš tagad uzsaukums šoreiz ir tāds: strādāsim pie tā, lai nākotnē pasažieru vilciens vienmēr būtu gatavs pilnvērtīgi nodrošināt krīzes transportu ārkārtas situācijās. Citiem vārdiem, tukša diršana. Jo Briškens ir progresējis, es te drusku papētīju tos iepriekšējos, kā viņam sokas. Sākumā viņš deva baigi konkrētos solījumus, un tad iestājās Ziepes. Jūs atceraties, vismaz manā uztverē vienu no pirmajiem. Šodien tikos ar Rīgas lidostas vadību. Vienojamies, kā autobusa pietura tiks pārvietota. Tuvāko nedēļu laikā pietura tiks pārvietota, un turpmāk autobuses pasažierus uzņems tieši pie termināļa izējas. Tas bija pirms 3 nedēļām. Urā! Jā, tas bija pirms 3 nedēļām. Šobrīd, 11. oktobrī, kad redzījums skan, pietura vēl ar vien turpat. Bet es lūkoju noskaidrot, vai tā būs vai nebūs. Tur interesanti. Vispirms jautāja Rīgas satiksmē. Es uzrakstīju pirmdienas rītā. Labrīt, te raksta Kolāts. Interneta radioredījuma jautājums no provinces ietvaros gatavoja materiālu par eventuēlu 22. autobusa pasažieru iekāpšanas vietas pārvietošanu tieši pie termināļa izējas. Vai tas notiks un kad tas notiks? Vai varbūt tomēr nemaz nebūs pie izējas? Atbilde: labdien! Jautājums tiek risināts ciešā sadarbībā ar Lidostu Rīgā. Esam tikušies gan klātienē, gan komunikācija tiek turpināta elektroniski, kas attiecas uz Rīgas satiksmi. Esam atvērti autobusu apstāšanos pārorganizēt, tik līdz saņemsim gala risinājumu piedāvājumu un tiks veikta infrastruktūras pielāgošana no lidostas. Jūs sapratāt? Es ne. Lidosta bija konkrētāka. Es piezvanīju meitenei uz to izziņu dienestu.
Viņa saka man tā, izmaiņu vēl nav, pieturas stabiņš turpat, bet izmaiņas būšot. Tikai izmaiņas būšot tādas, ka tagad es citēju precīzi to izziņas centra darbinieci. Rupji sakot, būs tikpat tālu kā tagad, bet tagad ir pa labi, bet būšot pa kreisi un būšot smukākas norādes. Apmēram tā. Tad pie termināļa izējas nekādā veidā nebūs. Tas ir apmēram tā, ka senāk busiņš, ka brauc no kāzām ar tiem viesiem jautrajiem, un tad tur noteikti vienā brīdī viss tur vēl iedzēja un dziedāja, un tad bija noteikti rituāls stāv, autiņš apstājas, kungi pa labi, dāmas pa kreisi. Tad turpmāk būs dāmas pa kreisei, kungi pa labi, un nevis krūmiņos, bet pļavā. Tā tas liktenis briškeni pieturas pārvietošanai. Viņam līdzīgi ar autobusiem arī gājas pavisam īsi. Jūs atceraties, viens no viņa citātiem bija, ka nebrauc autobusi. It sevišķi tur izceļas tas Liepājas autobusu parks, veselu kaudzi reizi nenotiek. Briškens teica, es negribu vairs redzēt situāciju, kur cilvēki paliek ceļmalā uz soliņiem, jo autobusa reizes nav pienācis. Lūk, to viņš teica 6. oktobrī. 6. oktobrī nebrauca 4 Liepājas autobusu parka reisi, 7. 4, 8. tikai 2. Kas ir labi, tā man teica autotransporta direkcijā. Tas ir tikpat kā 0 jau. Tādā. Jā. Bet pilnīgi skaidrs, ka mazajam Mikiņam ar tiem vilcieniem sanāks labāk, jo tas vējš pāries un pēc 3 dienām vilcienā kalies visi. Tā kā viņš būs atšķirīgs. Jā, es gribēju viņam ieteikt, ka viņam vajadzētu to veco labo politiķu gājienu, nevis nākt ar uzrunām un fotogrāfiem pie kaut kādas lietas sākšanas. Ja lielākā daļa lietu aiziet, piedodiet, dirsā vai kaut kas tur notiek ar naudas šeftēm, bet pie nobeigumiem, tur gan viņam būtu jābūt baltā kreklā ar lielām šķērēm šņakstinot, ka jāgriež lenta un tā. Lai pamācās no Viļņa Ķirša. Viņš gan neko tā kā neuzsāk, bet parasti nobeidz. No Ulda Auguļa vai no Arvila Ašerādena, kuram ir, tā teikt, tāda pieredze šādu lietu prasmīgā pasniegšanā, jo ievērojiet, strādāsim un nākotnē šie formāti bez kādiem konkrētiem tuvāko nedēļu datumiem jau ir īsta politiķa un īsta dzērāja brieduma pazīme. Tas ir tāpat kā dzeršanas atmešanu nākotnē. Šodien, bet nākotnē. Šito polši izdzers un pēc tam kā ar nazi. Viss. Jā, viss cauri. Jā. Jā, līdz ar to mazais Mikiņš tā kā attīstās un diezgan ātri. Mums jāsako līdzi, kas notiks pēc nedēļas vai 2, jo noteikti tur viņa sfērā vai dieviņās vēl taču ir Rail Baltics, kur daudz kas notiksies, un līdz ar to mēs varēsim sekot, kā Mikiņš briest savos izteikumos un nākotnes paredzējumos. Ar lidostu bija tā, kā bija, ar dzelzceļu ir drusku labāk. Strādāsim un nākotnē. Mazajam Mikiņam un citiem mūsu ministriem mēs noteikti sekosim. Šeit es izmantošu iespēju pieteikt, ka mūsu raidījumam ir vēl 2 tēmas, kuras mēs pirms kāda laika iesākām runāt un gatavojamies turpināt. Gribu abas pieteikt. Tad viena ir par Krievijas pilsoņiem, nepilsoņiem, pilsonības atņemšanu, visādu tur nepareizo cilvēku izraidīšanu. To tēmu mēs gatavojam turpmāk un atgriezīsimies pie tās. Gaidām mūsu raidījumā uz vēl vienu sarunu mums jau pazīstamo Juri Rudevski. Un savukārt otra tēma, ko tieši pirms nedēļas jau aizskārām par zinātniskajiem pētījumiem un to lietderību vai nelietderību, to mēs arī gatavojamies to turpināt kādā no nākamajiem raidījumiem. Tur mūsu sarunu biedrs būs Jānis Ikstens un varbūt vēl kāds. Skatīsimies. Raidījuma redakcija un autori strādā, lai tēmas nebeigtos, un ļoti liels prieks, kā arī Briškena kungs un vēl visi citi ministri arī ļoti strādā, lai raidījuma tēmas nekad nebeigtos. Ejam tālāk. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Un kā ziedotājiem tev pienāksies īpaša priekšrocība. Tu varēsi klausīties raidījuma atbalstītājiem veidotās speciāli izlaidumu sērijas un tiešraides. Pateicoties tev, brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās skanēt.
Pirms īsa brīža Dzintris jau stāstīja par lielā vēja mazajiem nedarbiem vai mazā vēja lielajiem nedarbiem. Starp citu, es dzirdēju arī, ka tas ir globālā sasilšanas skumjais rezultāts šī vētra. Nekā nebija. Manā mūžā 3 ir bijušas stiprākas, 67. un 69. gadā, ir sevišķi 69. Jo tad tas spars nāca taisni pār ainažiem no ziemeļrietumu vēja. Tad es biju mazs nobijies liecinieks, kā te mājai apkārt. Tā skaņa, kad lūst lielie koki, sevišķi naktī, viņi ir diezgan baismīgi. Un arī 2005. gada 8. 9. janvārs. Klimats un vētras un daba un cīņa ar dabu vai cīņa pret dabu, tā ir tāda mūsdienu tēma, no kuras arī mūsu raidījumam grūti izvairīties. Un šodien mēs esam pielikuši Mārci ziņot par vēl vienu dabas un cilvēka cīņu, kas notika pirms kāda laika. Tā kauja gan bija drīzāk starp cilvēku naivumu un valdības dabu. Par to, kas notiek ar saules paneļu ģenerēto enerģiju, tās kompensāciju, par samaksu, par uzskaitu, par visu to, jo likumdošanā parādījās ministru kabineta noteikumi par to, ka tiek pārdefinēts tā saucamais aktīvais lietotājs, kas viņš tāds, ko viņš drīkst, ko viņš nedrīkst. Un tas viss ir neizbēgami saistīts ar sadales tīklu tarifiem, starp citu, jo viss šīs lietas tur papakaļ notiek caur sadales tīkliem. Es sazvanījies ar kādu no mūsu uzticamiem klausītājiem un, starp citu, raidījumu viesiem, nesauksim Agri Krustu vārdā, kurš ir ļoti advancēts visādu sistēmu lietotājs, pilnīgi adekvāts cilvēks, un kad es viņu sazvanīju, lai viņš man paskaidro, apmēram, lai es saprastu par saules paneļiem, par to elektrības ražošanu mājās. Viņa galveno secinājumu es varu īsumā pateikt kā virsrakstu, un tas bija tāds. Man bija skaidrs no sākta gala, ka uzmetiens būs, bet es nedomāju, ka tik drīz. Ne uzmetiena fakts, bet termiņi ir tas, kas viņu ir izbrīnījuši. Man tas šķiet sistēmiski. Proti, jau pavisam aizvēsturiskos laikos iezīmējās situācija, ka valdība visu kaut ko sasola, uzņems visādas saistības un nepilda tās, jo negribas uzņemties atbildību. Tas kļuva kā princips, problēma nevis risināt, bet pārbīdīt. Kādreiz tas notika uz kaut kādiem 7 gadiem, tad uz dažiem gadiem. Šobrīd problēmas tiek pārbīdītas uz 3 mēnešiem. Mēs redzam pēc Arvila A priekšlikumiem. Ir kaut kāda problēma, elektrība dārga. Mēs jums 3 mēneši iedodam pabalstu. Pēc tam iet dirst, mēs esam it kā visi atrisinājuši. Atgādināšu, bija tāds moments, ka mani daži draugi teica, ka klausies, autogāze, tas ir daudz lētāk. Autogāze daudz lētāk. Tu tur ieguldi kaut ko, tur 500 lati, 700 eiro, vēl kaut ko, un tālāk būs daudz lētāk. Un es katru reizi uz to teicu, tas lētāk nav ekonomisks iemesls. Tas lētāk ir politisks iemesls. Iemesls, kādēļ autogāze ir lētāk, nevis tādēļ, ka tā ir ekonomiski lētāka, bet tādēļ, ka tā tiek aplikta ar zemāku nodokli. Un tajā brīdī, kad tika pateikts, ka autogāze turpmāk būs dārgāka, ne tādēļ, ka autogāze bija kļuvusi dārgāka, bet tādēļ, ka politiski tika nolemts pamainīt nodokli. Viss autogāzes lētums ir Krievu lobisms, jo viņi ielobēja visā Eiropā. Gāze, tas ir kaut kas ļoti labs, un tādēļ tas jāpliek zemākiem nodokļiem. Tieši tāpat ir ar to Krievu gāzes lētumu. Krievu gāze lēta ir tādēļ, ka Šrēders, Merkele un citi mauksbērni ir ieskalojuši Eiropas Savienībai, ka tas ir kaut kas labs un pareizs. Un tajā brīdī, kad enerģētiskā vērtība būs arī cena, tad izrādīties, ka autogāze ir turpat, kur viss cits, un visi tie, kuri ir paļāvušies uz valdību, tiks uzmesti.
Tādēļ, ka tas ir tas, ko valdība dara. Tas pats ar uzņēmumu ienākumu nodokli. Valdība 2 gadus diskutēja tur to, cik ļoti labs būs tāda jaunā nodokļu sistēmas princips, ka uzņēmumu ienākumu nodokli beidzot neiekasēs kā avansu. Un tas ir spēkā līdz kuram brīdim? Līdz tai brīdim, kā Arvils nolēma, ka ejiet jūs dirst. Mums te ir principi, aiz ko man vajag naudiņu. Un mēs paņemsim naudu uz priekšu. Bet man kā optimistam jāatzīst, ka valdības mainoties tomēr ir kopumā godīgi strādājušas. Vai tad tas nav attiecībā pret mazajiem hesiem un to ražoto elektrību, kas tālāk rezultējas obligātā iepirkuma komponentē? Kādā ziņā kā atcelta vai ko par ko? Nē, viņa vēl ar vienu turpinās. Mazajām stacijām. Jā. Tātad tādā ziņā konsekvence tiek ievērota. Nē, valdība solīja, ka tā atcels to komponenti. Jā, un rezultējās tas tā, ka to ielika citā tarifā. Ja valdība solīja, tad var būt droši, ka viņi tevi kaut kā apjās. Apjāja uz otru pusi sanāk, pa labu mazo staciju, teiksim, tiem turētājiem. Nē, apjās uz vienu pusi par sliktu vēlētājiem un nodokļu maksātājiem. Un šoreiz par saules paneļiem mēs esam klāt pie pamattēmas. Tātad valsts intensīvi atbalstīja šo te saules paneļu likšanu uz privātmāju jumtiem. Tur tas mehānisms bija tāds, ka tu sakārto kaut kādus papīrus, nomaksā uzstādi, pēc tam aiznes papīrus kaut kur tur uz varam vai tagad uz to klimaks ministrijas, nezinu, un dabū pus naudas atpakaļ. Tātad, absurds numur 1. Tiek stimulēta joma, kas ir uz to brīdi izdevīga pati par sevi. Tajā brīdī tas bija rentabli viss. Un kaut kāda rentabla lieta tiek vēl no valsts puses piemaksāta. Ir skaidrs, ka tā ir vai nu blēdība, vai izšķērdība, vai kretīnisms, vai visi 3 kopā. Šī kārtība, ja es pareizi saprotu, ir spēkā joprojām. Un tad iegriežas pretruna, ka šī te mazo paneļu turētāju saražotās elektrības kļūst par daudz, un tas traucē lielo elektrības ražotāju parku interesēm. Jo pie tiem skaitļiem, kas ir šobrīd, tas skaits ir ap 20,000 mājsaimniecību. Pat ja katru uzliek tur 4-5 kilovati, ja saskait, ko tas vasarā dod, tas ir tā kā milzīgs hess, ja? Un vasarā elektrība, rupsakot, paliek pāri. Un tas galīgi neder investoriem, tiem, kuri būvēt grib tos lielos parkus un būvējo. Un sadales tīklam vēl piedevām ir jāgādā, lai visu to elektrību savāktu. Un tad pretēji vienas valdības zara, proti stimulēt, piemaksāt pusi pie paneļiem. Otrs valdības zars iestājās pie regulēšanas, ka turpmāk tīklā priekš atpakaļ saņemšanas nodot var 20% no saražotā, ne vairāk. Kas visu to sistēmu padara absurdu. Un iznāk vēl viens tirgus mehānismu kropļojums. Tajā brīdī, kad tev vairs nav izdevīgi nodot elektrību tīklā, jo tu viņu nevar vairs dabūt par to savu cenu atpakaļ, uzstādīšanas bizness ir notorpedēts, jo tas bizness ir izspridzināts. Kādēļ? Ar valsts iejaukšanos biznesā un to, ka uz valdības kaut kādiem sakarīgiem, koordinētiem un konkrētiem lēmumiem paļauties nevar it nemaz, nekad nevarēja un tagad vēl jo vairāk. Viss tas, kas šobrīd notiek mājsaimniecību paneļu uzstādīšanas čakarē, pie vainas nav elektrības zaļums pats par sevi. Mūsu raidījumu klausītāji būs pamanījuši, lai es noņemtu atbildību no zaļajiem,
es nezinu, reiz gadā tas notiek. Šī nav zaļā vaina, šī ir brūnā vaina. Tā ir, es nerunāju par fašismu, es runāju par sūdiem, kuri sēž valdības ministru galvās. Bet pagaidi, tagad ir tā. Es, protams, neklausījos, ko viņš stāsta, bet jautājums... Zintri, tu neesi vientuļš tajā. Jā. Es domāju, sapratu, ka krietni daļa mūsu raidījuma klausītāji pārdzen šito uz priekšu, lai dzirdētu beidzot kaut ko loģisku un pozitīvu no tevis. Jā. Ka varēja iepirkt saules bateriju kopā ar visiem pričendāļiem, kas strāva pārvērta pievilcīgā veidā leduskapiem, trumuļiem un visādai citai. Nē, tur, Dzintri, tu bišķi nepareizi saprati. Viss tas biznes bija balstīts uz to, ka tie cilvēki lika paneļus, jo viņi kā reiz rēķinājās ar to, ka viņi nevis savus leduskapis darbinās, bet dzīs to lieko elektrību prom. Bet saņems par to piķi. Noliks elektrību glabāt. Nē, ka viņi varēs dabūt viņi atdos valstī tagad un ziemā paņems viņu atpakaļ. Tā ka viņi vasarā saražos un ziemā paņems atpakaļ tikai par pārvades tarifu. Nemaksājot. Bet vienalga. Tagad var noprast, ka zināmās sprukās ir saules paneļu un visu pričendāļu tirgotāji. Jā. Viņi mēģinās par lēto. Tagad, ja es paņēmu, varbūt ideja ir naiva, bet es nopērku šo komplektu kaut kā tā kā drusku lētāk. Es to uzstādu vasaras mājiņai un no turienes autonomi nekādi nesavienojot ar elektrības vadiem, gādāju sev vai saviem atpūtniekiem, leduskapī, teikānu un vēl dažas lietas, un netērēju par to elektrību no vadiem. Tātad man par to nav jāmaksā. Tava pašizmaksa šobrīd izrādīsies, ka tas viss ieguldījums atmaksāsies 40, 80 vai ilgāku gadu laikā. Protams, nekad. Tur ir tā lieta. Bet es ceru uz to, ka tas viss kļūs ļoti lēti, jo viņam vajadzēs pārdot tomēr visas tās iekārtas. Ceri. Dzintris var cerēt, jā. Es savukārt pierakstīšos rindā, kur izrādīsies, ka Grūzijas valsts situācija ir tik grūta, ka konjako Askanelī man dos par velti un iedos vēl 1,50 € pie katra 3-gadīgā puslitra pusotru, un ja es ņemšu to 5-gadīgo, tad piemaksās 2 €. Mēs abi varam sagaidīt apmēram vienlaicīgi šo situāciju. Pagājušās nedēļas lielais vējš varētu būt tāda metafora šim raidījumam, lielā vētra. Tās valdības mums vai aizpūš vai grosta, ka vēja rādītājs vēl šim te stāstam, ko Mārcis tikko pastāstīja, varam atgādināt vēl vienu tādu niansīti, ka pagājušā nedēļā kā liela uzvara tika pasludināts, ka likums par to skultas terminālu ir atzīts par pretvalstisku un atcelts. Ja? Tur arī tas viss ir spoži, ja? Cik tur nepagāja ne 2 gadi no tā, ka tas ir visvairāk vajadzīgs, lai mēs vispār justos droši un izdzīvot. Ja? Tur vismaz ļaudis nenodibināja akciju sabiedrību un neprasīja, lai tauta ziedo naudu akcijās. Nepērk akcijas, teiksim. Tur droši vien netika notērēts necik daudz budžeta naudas visā tajā procesā, bet kamēr viss tā kā tāds vēja rādītājs grozās pa labi, pa kreisi uz vienu, uz otru pusi, tikmēr raidījumam būs par ko runāt, un tikmēr es ceru, ka jūs mūs klausīsieties, un lai cik bēdīgs un kopumā tomēr es teiktu pesimistiskās noskaņās bija šī sērija, ne jau katru nedēļu būs tik traki, centīsimies nākamā varbūt pastāstīt kaut ko labu, atradīsim kaut ko. Nē, būs. Es centīšos, cik vienu var atrast labos, teiksim. Daži labi, taču tur mums bija. Jā. Un raidījuma beigās es gribu atgādināt visiem mūsu klausītājiem, ka mēs vēl joprojām gaidām jūsu jautājumus speciālajai sērijai ar jautājumiem un atbildēm, kuru mēs šobrīd gatavojam. Atgādinu, ka šobrīd jau pilnā sparā darbojās, ne milzīga, bet tomēr mūsu raidījuma mājaslapa, kurā var ļoti vienkārši atrast to vietu, kur jautājums var uzdot. Ja jūs nevarat vai nevēlaties atrast iespēju uzrakstīt mums caur Twitter vai kaut kādos YouTube komentāros, tad tur ir ļoti vienkārši. Nāciet uz mūsu mājaslapu, adresi atradīsiet šīs sērijas aprakstā, sūtiet jautājumus, mēs ar prieku lasīsim, atbildēsim uz tiem, krāsim nākamajiem raidījumiem. Un vēl paldies visiem tiem, kuri jau
ir sākuši izmantot iespēju atbalstīt mūsu raidījumu. Tāda iespēja atkal ir. Arī to var mūsu mājaslapā atrast. Visiem tiem, kuri jau to ir pagūvuši izdarīt, liels paldies. Visiem tiem, kuri grib saprast, kā to var izdarīt, un to vēl nav pagūvuši izdarīt, ejiet lūdzu uz mājaslapu. Jā, tur viss ir rakstīts. Arī tiem paldies par to, ka vēlaties to darīt. Tas šodien, šajā vakarā viss. Paldies par pacietību. Paldies jums, kungi, ka bijāt klāt. Vienmēr gatavs. Es tomēr gribētu atvadoties iespraust par grūto situāciju uz Kultas dzelzceļa, kur mūsu mazais Mikiņš izteica pateicību cilvēkiem, kuri kaut kā prata tikt mājās. Es aicinu visiem šobrīd, tieši šonadēļ, atcerēties, ka tā ir bijusi mūsu lielākā problēma, ka cilvēks izkāpa no vilciena un iekāpa privātā auto. Un atgādināt miljonus cilvēku Ukrainā un pa kādam miljonam Izrēlā, kuri būtu priecīgi, ka viņiem būtu tieši šāda problēma. Nevis, ka viņu mājā iešauja raķeti vai viņus no mūzikas festivāla savāc, izvaro, nošauja. Šī būs nozīmīga nedēļa mūsu vēsturē. Ticiet man. Saudzējiet sevi. Atā.